Mēs atrodamies Rīgas Katoļu ģimnāzijas bērndārzā. Un šī ir īpaša vieta, jo mēs vēlamies, lai bērni piedzīvo dzīvē izglītību, izdzīvo to caur maņām, sensoru. Un, protams, viena no galvenajām vēstījumiem, kāpēc mēs esam šeit, ir kristīgās vērtības. Tas, kas apvienojas arī mūsu mācību procesā, kristīgās vērtības ir pirmsskolas izglītības programmu, un tas, kas mums ir īpaši svarīgi, ir tas, ka mēs bērniem parādām tradīcijas, mēs parādām to, kas tajās ir tas skaistais, kas ir tas nozīmīgais, un parādām, cik svarīga ir kopā būšana, tāpat laikā iekļaujot kristīgās vērtības šajā visā skaistajā procesā. Jā, un arī šis ir tāds īpašs laiks, vai ne? Un šodien īpaši notikumi. Jā. Mēs gaidām mūsu lielāko dāvanu, Jēzus Kristus piedzimšanu, un mēs cenšamies to ikdienas ievīt šajos skaisto svētku gaidīšanas laikā, lai būtu šī svētku sajūta ikdienu. Rotājam eglīti, mēs taisam bētlamītes, runājam par gaidīšanas laiku, Jēzus Kristus piedzimšanu, un, protams, par Ziemassvētkiem. Bērniem ir ļoti nozīmīga emocionālā audzināšana, un tā nāk caur pieredzi. Bērni mācās socializēties, un pirmā tāda nopietnā socializēšanās notiek bērndārzā. Jo parasti jau mājās ir varbūt viens, varbūt divi brāļi, varbūt kādam daudz bērnu ģimeni, bet katrs jau ir tajā savā mazajā nišiņā. Bet šeit mēs izejam plašākā sabiedrībā, saskaramies ar dažādiem cilvēkiem, dažādām pieredzēm, un tas mūsu galvenais uzdevums ir virzīt bērnus šajā pozitīvajā gultnē ar šo labo attieksmi paši, kā mēs izturamies pret bērniem, ar šo cieņu, ka primāri mēs paši ar savu attieksmi liecinām par to, kā rīkoties. Un tad jau, protams, pedagoģiskais process, pedagoģiskā meistarība, kā ar katru bērnu darboties, lai nodot gan zināšanas, gan arī vērtības. Viens no aspektiem, kas ir būtisks, ir reālā dzīves pieredze. Cenšamies darboties praktiski ar bērniem, piedzīvojot caur pasākumiem, caur notikumiem, caur kopā būšanu. Grupiņās ir līdz 16 bērniem, tātad bērnu skaits ir pietiekami liels, lai viņi piedzīvot dažādu pieredzi, lai izveidotos par vispusēji attīstītu cilvēku. Ir nepieciešams gan zināšanas, gan emocionālā sagatavotība, gan psiholoģiskā sagatavotība, gan arī tas, ka mēs, piemēram, darbiņu izdarīt līdz galam. Mēs gribam parādīt to, ka ir iestādes, kas iestājās par vērtībām, ir iestādes, kurās nav tik liels bērnu skaits. Mēs vērojam un ņemam vērā katra bērna individuālās vajadzības. Un es domāju, ka tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc mēs gribam, lai cilvēki par mums zina, jo tomēr tas mūsu pamats ir šīs kristīgās vērtības. Principā var pieteikties visa gada griezumā. Un tad, ja mēs skatāmies, vai ir brīvas vietas vai nav brīvas vietas, lielākoties jau uz rudeni mēs visu esam nokomplektējuši, bet kādreiz gadās kādas izmaiņas, kāds pārceļās, pārvācās maina dzīvesvietu vai citu apstākļu dēļ, tad var parādīties kāda brīva vietiņa. Vienmēr ir vērts piezvanīt un painteresēties. Vienmēr var iestāties gaidītā rindā.